Jā, jo labi, jo otrais, ko es redzu, kad ir lieku un māca tikai un vienīgi stāsta par to rezultātu. Un es tagad pastāstīšu vienkārši rekur arī ar fitnesu. Es tev pagājušajā nedēļā stāstīju, ka es izmēģināju jaunu skriešanas aplikāciju. Nē. Nu, atceries, tev teicu, es eju visu laiku skriet tagad un tā, un atbraucu atpakaļ no Ēģiptes, un arī pagrūtāk pa to sniegu skriet, bet nekas skrien. To Nike app nokačāju. Uzliek uz tiem 10 KO, jā, tur ir tas intervāla treniņš, ir tik krūti, labi, vai pamēģināšu. Un man jau ir tāds, tā kā kāds man tur muldēs austiņās, kaut ko man besīs. Man patīk klausīties savu bumbastiku mūziku, jā, vienkārši stresīt un skriet, un es esmu noskrējis un viss izdarīts. Yeah. 3 dienās man izmainīja tas Nike Running App coach, man mindset par skriešanu, un es uzlaboju savu laiku. Es pa minūti ātrāk skrienu 5 km. Sanāk, ja es pirms tam skrēju tur kaut kādās 7 minūtēs, tagad es skrienu 6 vai pat 5, kaut kāds tur 5,50. Yeah. 3 dienās, nevis aizelsusies, nevis kaut kāda tur, nezinu, kad šausmīgi pārgurus. Vienkārši cilvēks, kas ir profesionāls coach tajā aplikācijā, kas tev tie ieslēdz aplikāciju, viņš tev stāsta, kā skriet. Ja tur ir tie intervāli treniņi, kad tev tas ātrums pātrinājums, piemēram, man šodien bija 15 minūtes, visu laiku 30 sekundes ātri skrien, 30 lēni, 30 ātri, 30 lēni, un tad tev stāsta. Fantastiski. Un es tev bišķiņ pastāstīju par to, kas tur ir iekšā, bet principā tas, ko man liekas, ar ko es visiem pārdodu šobrīd, kaut gan tā ir bezmaksas aplikācija, bet ir tas vienkārši tā fantastiskā sajūta un tas, ka 3 dienās var nomainīt vienkārši mindset pa skriešanu. Jo man skriešana, es nezinu, kāpēc, bet vēl joprojām kaut gan es skrienu, man bija tas tāds iekšā par viņu. Ka tas ir grūti, ka tas ir. Un reāli tajās 3 dienās viņš iemācīja man skriet man izmainījās uzreiz, kā es skrienu, man ķermeņa, posture. Es tagad vienkārši domāju, kā viņš māca. Posture. Es pat nezinu, Latvijas, kā pateikt, tā kā vienkārši skriešanas tehnika vai stāja. Stāja, Stāja, jā, man pilnīgi cita stāja ir, jo, viņi arī, zin kā, tev trenē tajā aplikācijā 1, 2, 3 reizi, un tu pēc tam visu laiku jau piefiksē, kur ir mans acu skatiens, kur ir mans zods, kur ir mani pleci, jā. Un es jūtu, ka es skrienu citādāk, un man ir skriet vieglāk, jā. Un redz, šitas ir tas, ko... Tev saka austiņās, lai tu domā pie tām lietām, un tu viņas maini skrienot? Jā. Tikai, jā, un man liekas, ka tas, ko es uzskatu par tas key ingredient, ja tā atslēdziņa šajā panākuma atslēga ir tas, ka viņš notiek sinhroni, man stāsta un es daru. Un līdz ar to, tāpēc, ka es arī daru katru dienu, un, protams, es nebiju galīgs, es nebiju no tiem, kas divānā sēdēja, man ir jāiesāk skriet. Es jau biju skrējusi jau 20 dienas, man liekas. Jā. Un līdz ar to, es jau biju jau bišķiņ patrenējusies, kaut gan es varētu arī ņemt vienkārši vieglāk treniņu plānu, un es domāju, jebkurš, bet vienkārši tas tāds magics ritīgs notiek. Un man liekas, kur pārdošanas tas variants ir, ko citi stāsta ritīgi. Tu stāsti par to end result. Ko šajā brīdī man nav īsti tāds, es neesmu sasniegusi savus 10 km noskrējusi, tāpēc, ka tas treniņu plāns ir 8 nedēļas, jau vai tur 6 neatceros. Bet tas, kad es stāstu par to sajūtu un par to, un īsnībā ir jau tas apakšā, tas, ko tu saki, tas pats, es katru dienu skrienu, es katru dienu, man ir jāēd pareizi, man ir jādzer pareizi, man ir jāsaņemās no rīta, es pieceļos, man varbūt sāp muskuļi, jā, bet tas nav tas, ar ko es galīgi iešu un pārdošu, man ir ritīgi iekšā tā sajūta, vienkārši es zinu, tas ir tik krūti un tik forši, un tā aplikācija, un tas coach. Un jā, un te ir, man liekas, tas, kur eko fitnesā, vai tu piekrīti, vai es nezinu, tu vari arī padiskutēt par to, ka tu pārdod to sajūtu, vai tas ir tas stāsts, ko tu saki, piemēram, tā kā es tagad izstāstīju. Jā, tas ir stāsts, bet tad tālāk tava mācība bija tā, ka vienkārši besī negribu, vai tas iekšējais, vienkārši tavu iekšējie, kā to sauc? Iekšējie. Kad vienkārši tavs iekšējais konflikts kaut kāds. Tavs konflikts vai pretestība par to, ka vēl ir viena aplikācija, tu jau esi tāda, tādiem stereotipiem par to, ka, es esmu mēģinājis visu kaut ko dzirdējis, 1000 visādas lietas, šitais te nestrādās. Bet tas, kā viņi tev iedeva to, kā to darīt, kas ir tā rīcība, tev mainīja domāšanu, tāpēc, ka tu pamēģināji. Un man liekas, ka tas ir tas, kas pietrūkst. Kad vienkārši tu visu laiku stāsti, visi runā par to mindset, jā, tu domā, savādāk viss notiksies. Bet vai iedod man kaut ko praktisku, ko es varu pamēģināt? Un tad man pašam tas moments atnāk, kad, bet man šitais strādā. Jo tev tagad mainījās priekšstats, tāpēc, ka tu materiāli skrēji un jūt, ka ir atšķirība. Un tad, kā dabūt to, ka tas cilvēks pamēģina to, par ko tu runā? Jā. Pieņemsim vienkārši
Ja tu man nepietiek tikai ar to, ka tu pārdos, protams, to rezultātu, Ok, nu redz, pārdod man rezultātu, jā. iedod man rīcību, un tad es nākšu atpakaļ. Ja man tas strādās, es nākšu pie mums vēlreiz. Bļāviņ, es pamēģināju to, ko tu man ieteici, nezinu, kaut kādu vingrinājumu vai kaut kādu uzdevumu, kur es pats izpildīju. Es skatos, ka man tas tagad ir pamainījis kaut ko es gribēju pamainīt. Jā. Es nākšu vēl pie tevis. Jo, zini, kas šeit bija arī, man nebija problēmas ar skriešanu, vienkārši, kur 5 km skrienu. Nu, tā kā skrienu, es varu izdomāt, es skriešu ātrāk, lēnāk, bet man bija tā problēma, tie intervāli skrējieni, un viņi ir tajā treniņu programmā iekšā, izprintētajā. Man viņus vajag veikt kaut kā, un es negribu ar timeru viņus veikt. Un līdz ar to redzēs, piesvien labi nokačāšu to aplikāciju. Yeah. Ir tas, ko tev vajag. Un īsnībā tas, ko es pēc tam arī analizēju, šo visu sapratu, kad viņš man atklāja problēmas, kuras es nezināju, ka man ir. Jo tu man prasītu, kāds ir tavs mindsets par skriešanu, es teiktu, lielisks, superīgs, foršs. Yeah. Un es bieži vien vienkārši vilkos, un pēdējo metru vienkārši tu jau jūti, ka tās kājas jau pie zemes jau vairāk. Zini, ka tu nošļūts ar to boti pa zemi, jo tev vienkārši necēl viņas vairs tik augstu. Un, viņš tajā aplikācijā arī tik forši stāsta, ka tu piefiksē šīs lietas, un man vairs nav tas pēdējos, pēdējais tur kilometrs, whatever, tūlīt mājās un iešļūkšu, un pofīgi galvenais izdarīts un tā. Un tev pilnīgi tā attieksme, un parādījās kaut kādas lietas, ko es nezināju, kas man īstenībā, ar kurām es pati traucēju savu skriet. Un uzstādīt labāku rezultātu, vai vienkārši ne tik daudz par rezultātu, bet par to, kā es jūtos, ka es atnāku mājās, un man ir fani, un es stāstu visiem par aplikāciju. Jā, šitai sen ir, redz, tu nezināji, un tu uzzināji, vai ne? Tad tomēr nav tas, visiem parasti liekas, kāds sakars, visu var atrast internetā, visu var uzzināt kaut kur, un ja tu gribi kaut kādu ekskluzīvu informāciju, kaut ko nenormālu, unikālu, tad tev jāmaksā. Tas ir muļķības, tev nav jāmaksā, vienkārši. Man liekas, ka tā arī viena no problēmām ir, ka cilvēki kaut ko slēpj, kaut ko nestāst, kaut ko ķipa, nē, tas ir noslēpums, tas tur manā kursā ir. Un viens veids, kā pārdot, ir vienkārši laiks stāstīt, kāda nenormāla krūta rezultāti būs, un tur aiz tām durvīm tie rezultāti ir, tev tikai jāienāk ir, bet nekad neteikt, kas aiz tām durvīm ir. Un tad tu aizvien vienkārši skaties, tur nekā nav, ķipa, tur nav tas, ko es biju gaidījis. Un otrs vienkārši ir. Vienkārši stāst pilnīgi visu, un tādā veidā tu atšķiries no pārējiem. Tāpēc, ka tu reāli dod tādus praktiskus uzdevumus, piemērus, padomus, kuri reāli strādā. Jo tu viņus pamēģini, tad tu nāc atpakaļ un prasi vēl, jo tu esi notestējis. Es notestēju tavu padomu. Un tajā brīdī es zinu, ka es tev varu uzticēties. Bet savukārt, ja tu runā, un ja tu stāsti to pašu, ko visi 15 citi, kur saka, ka viņa kurs ir vislabākais un nāc aiz tām durvīm, tur viņš būs. Ja? Man tas nekādu uzticību nevieš. Es jau nevaru izvērtēt vienkārši. Tas jā, bet ļoti daudzi taisa screenshots ar iepriekšējo kursu rezultātiem, visus video stāstu un tā kā video no iepriekšējā, kas tur ir rezultāti, kad ir nenormāli labi, viss ir amazing, un tad tev aiz tām durvīm arī gribās tikt. Ja, es saku, tas ir viens veids, tas ir arī veids, kā pārdot, tas reāli strādā. Tāpēc arī tajos storijos vai kaut kur to, ko es iepriekš teicu, vienkārši dabūt viņu uz lapu. Šis ir tieši tas pats. Tu vienkārši tu vienkārši izraisi tik lielu ziņkārību un vēlmi tikt pie tā produkta, kaut arī tu nezini, kas tas ir. Un mana tā ziņkārība vienkārši liek man veikt to darbību, nopirkt. Tikai tāpēc, ka vienkārši man liekas, ka tur būs tā tablete, tas reāli strādās. Labi, šis varbūt out of context, bet cik tev tas liekas, cik ētiski tas ir? Man neliekas, ka tas ir ētiski, tāpēc, ka bieži tie visi piemēri, tie case stadi ir, tur 3 cilvēkiem no 100 tur sanāk, ja? Tu vienkārši vari pagriezt to, kā tu vēlies. Tā kā, ja tu vari dabūt to cilvēku tajā savā kursā, un ja tev tiešām tas kurs ir ritīgi labs, vienalga, es nerunāju tikai par kursu pakalpojumu un vispārējo, ja tu piegādā to, ko tu esi apsolījis, tad baigi labi. Vienmēr, ja tu skaties vienkārši tie, kas ārzemēs pārdod, visiem apakšā ir milzīgi disklēmeri. Citreiz vienkārši fūters ir šitik teikt liels, un tur apakšā ir tas saucamais disklēmeris. Šie rezultāti nav visiem, šie rezultāti neatiecās uz 100% cilvēkiem. Katrs gadījums ir tur individuāls, bla, 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 bla. Nevis, kad tu redz vienkārši, ja tu man saki, ka man 100% būs visi to var, tev tikai jādara, tā nav. Tā kā visi nevar, visiem varbūt nesanāks vienkārši, bet pasaka, pasaka godīgi. Ja tu darīsi, ja tu sekos, tad sanāks, ja ne, tad ne. Jā. Bet man liekas, ka tā problēma ir ar to, ka, un tas arī cilvēks atbaida, kad
Davai nāc, jā, mēs tev tur palīdzēsim, mēs tev tur zelta kalns tur nonesīsim, ne, bet no debesīm un vispārējo vienkārši, kas ir pilnīgs bullshit. Es, piemēram, pie savu pirmā klienta tā tiku, vienkārši bija vēl viens čalis, kas gribēja tai klientai pārdot, vai ne? Un viņš stāstīja vienkārši, ka ritīgi afigēni, man tur baigā pieredze, es tev tur viss sataisīšu, viss būs tik super un tev viss tur būs. Es vienkārši pateicu, es tev neko nevaru apsolīt, es varu darīt šitās lietas, un tad pēc tam procesā vienkārši skatīsimies, kur kā labot, kas ir pilnīgi visur mārketingā tā jādara. Nu, kad tu neko, ja tev kāds kaut ko sola, tad, ja kāds kaut ko apsola, tad vienkārši, es parasti saku, kā ir. Un es saku, ja kāds cits tev sola, ka viņš var izdarīt 100% garantēt, ka tev tas viss strādās, tad ej pie viņa. Es tev vienkārši es tev negribu melot. Es tev nemelošu. Un tad cilvēkam viņš jau arī saka, filtrēt, ok, labi, šis man saka to, tas man saka to, tas man sola pilnīgi viss. Šis man saka, ka kaut kas arī man pašam būs jādara. Jā. Tas pats ar tiem visiem fitness treneriem un vispārējo. Tu jau to fitness arī vari pārdot. Tā, kad kur 6 pack in 6 days tur no sērijas. Nē, fuck you, vienkārši paņem rekordu. Iedomājies, 75 hard bez maksas. Tev nav vispār neviena fitness programma, kur stāv viņam klāt. Tu vari viņu iziet? Nē, nevar. Tad ar kas mums jādara? Kur ir problēma tajā programmā vai tajā, vai tu esi apņēmies vai nē? Jā, es arī, man liekas, biežāk tas ir par to, ka, ja būs tie rezultāti, seko un būs tie rezultāti, protams, ja atnāk tāds pats cilvēks tā kā es, ir. Ja atnāk līdzīgi, bet mums ir tik daudz tie apstākļi, un mēs esam tik ļoti dažādi, un nav mums visiem motivācija un disciplīna vienādos līmeņos, un mēs esam katrs arī kaut kādā savā attīstības līmenī, kas ir mums mindsetā, ja citam liekas, viņš iet mauc un uzvarēs un ritīgi krūti, ja citam viena maza kļūda izsit viņu no slēdēm tik ļoti, ka viņam vispār vairāk neko negribās dzīvē darīt. Un, tu nevari, jā, to apsolīšanu, tas ir not possible.